Čau, Ilze. Labrīt! Šajā decembrītā. Mēs neesam sen satikušās. Arī īstenībā dzīvē mēs īstenībā neesam satikušās sen. Gustavo koncertā mēs īsi satikāmies. Tas neskaitās. Tas neskaitās. Mēs tā kā nejauši satikāmies. Jā. Zirgu podkāsts ar Ilzi un Diānu. Nopietnas un nenopietnas virtuves sarunas par un ap zirgiem. Tātad šī ir noslēdzošā epizode šogad, un otrajā pusgadā godpilnā otrā vispār epizode. Bet ir vēl aizvien dzīva cerība, ka mēs saņemsimies. Jo, piemēram, kalendāru mēs saņēmāmies uztaisīt. Bet, ja tu skaties gada griezumā, tad 8 epizodes jau. 8. Ne jau šogad. Bet gada griezumā. Mums ir gada no pagājušā gada novembra. Jā, tādā ziņā, jā. Jā, mēs esam baigi maliči vispār, cepurnost. Mēs esam kolosāls. Par to jau neviens, varbūt kāds, bet, labi, tas nav svarīgi. Galvenais izliekamies, ka mēs par to nešaubamies. Respektīvi, tātad jaunums ir tāds, ka šajā epizodē mēs nevienam nezvanam. Mums ir mūsu top 5 svarīgāko notikumu gada griezumā, bet nav saprotams, kura gada, vai tā mūsu visa gada, vai šī kalendārā gada, bet tas nav tik svarīgi. Top 5. Vai cik sanāk? Mūsu virtuves sarunu notikumi, daži mazāki, daži lielāki, bet tas ir tas, ko mēs izkristalizējām. Kādas nedēļas garumā mēs analizējām, es pat teiktu. 5. Viens no notikumiem ir uzlācošā zvaigzne gada. Un, ja mēs skatāmies un domājam par to, ka kaut kad tuvākā nākotnē vai tālākā nākotnē varētu būt Latvijas pieaugušo jātnieku konkursu komanda, tad mums ir viens potenciāls kandidāts jauns. Un kāpēc mēs par to ļoti, ļoti priecājamies? Tāpēc, ka jaunieši, kuri sāk startēt Grand Prix līmenī un tiešām arī startē un lec un var izlikt arī to 140, 145, arī Longines 145 var izlikt bez soda punktiem, bez gāstiem šķēršļiem, varbūt pa laiku kaut ko dabūt. Tādi stabili un regulāri, mūsdienu pasaulē, mūsdienu Latvijā nav bieža parādība. Un labi, mēs varbūt kaut ko druscīt esam palaidušas garām, bet tajā mūsu burbulī, arī tāpēc, ka šī meitene nedaudz ir tā kā mūsu sistēmā kaut kādā ziņā, Nelija un Šmits. Jā, tieši tā. Tas ir tāds patīkams pārsteigums un tiešām ar cerību, ka varbūt kaut kad tā komanda sanāks. Jo Nelija, es paskatījos arī rezultātus pirms podkāstā, piemēram, Tallinā bija viņiem tagad, kā lai saka, beidzamie mači, kas šobrīd viņiem kopā ir bijuši. Viņa no 3 dienām, kad viņa startēja ar Šmitu, pirmās 2 dienas lielo apli leca bez soda punktiem par gāstiem šķēršļiem. Tieši tā. Un arī pirms tam vasarā, cik es biju kaut kādās sacensībās arī Polijā, diezgan sekmīgi viņiem iet. Arī kalendārā ir 2 bildes no Polijas, tieši kā reiz no 145 Longines maršruta, kur Nelija izlec tīri bez soda punktiem par gāstiem šķēršļiem. Man liekas, ka pa laiku viņai varbūt bija. Galvenais jau beigās ir tas, kad ir kāds, kurš lec šo augstu. Un, protams, visi nogājuši kaut ko, tas ir absolūti, tas ir sports, bet ir forši, ka ir kāds, kurš vēl var lekt augstāk, teiksim tā. Un kāpēc mēs Neliju izceļam, jo ir kāds, kurš ik pa laikam pamēģina, vai tur varbūt Rīgā startē Grand Prix maršrutā vai startē lielajā aplī, bet šis izskatās tā kā gandrīz vai stabili šobrīd. Un cerīgi, ka tas turpināsies un varētu turpināties, jo meitenei krampis ir, pagaidām arī zirgs ir, un pagaidām viņai sanāk veiksmīgi tikt līdz galam un veiksmīgi parādīt sevi un zirgu un veiksmīgi startēt kā duetam. Jā, es domāju, ka tas ir arī novēlējums, lai izdodās nākamajā gadā turpināt startēt tāpat, un ne tikai Nelijai, bet lai mums ir vairāk jaunieši, kuri var un kuri grib startēt arī augstākā līmenī. Protams, ir daudz jauniešu, kur tāpat brauc ārpus Latvijas arī startēt, kas ir super forši, bet ceram, ka mums būs kārtīga komanda pēc pāris gadiem ar rezervi. 4. Jā. Tas, ka vispār mēs esam ierakstījuši vairāk kā vienu zirgu podkāstu epizodi,
Un tas, ka mēs esam saņēmušās šogad kalendāram, un pats lielākais, laikam, tāds prieks un gandarījums ir par to, ka tas ir ritīgi forši, ka cilvēki arī sūta, kas viņiem interesē un ko viņi grib dzirdēt, un ka ir tā atgriezeniskā saite. Mēs varbūt no savas puses nespējam tik daudz nodrošināt tos ierakstus un tik daudz materiālus, kā patiesībā cilvēki grib dzirdēt. Vai arī tik daudz online lekcijas mēs nespējam saorganizēt savu citu pateicoties darba apjomam citās pasaulēs, manā gadījumā, un Diānai zirgu pasaulē braucot un strādājot ar jūsu zirgiem klātienē mājās, ārstējot un pieskatot. Bet tas ir, man liekas, ka riktīgi forši, ka ir tāda kaut kādā ziņā mazā komūna varbūt izveidojusies un ka cilvēki raksta, sūta atsauksmes un arī riktīgi forši īstenībā saņemt ir priecīgas atsauksmes par kalendāru vai kad, es saņēmu kalendāru, paldies, cik forši, tā jauki, mīlīgi. Sevišķi šajā laikā, kad apkārt ir daudz negāciju arī dzen. Šis noteikti ir topa cienīgs un, ja ne pirmajā, tad droši vien augšpusē notikums, ka mēs vispār šo ideju esam realizējuši. Sākot ar to, ka mēs saņēmamies, sākām to darīt. Un, ja sākums varbūt tāds, kamēr iesildās, tad tagad jau man liekas, ka diezgan labi ir aizgājis. Un tiklīdz mums ir lielāka pauzīte, man cilvēki prasa, kur ir podcasts, kad būs nākamais. Mēs ļoti gaidām forši. Te viņš ir, jaunā epizode. Nākamgad būs vēl, mēs turpināsim. 3. Gada sacensības ir dažādas un daudz sacensības Latvijā un Igaunijā un Lietuvā. Mēs esam arī par daļu runājušas epizodēs. Bet tas, ko laikam gribās izcelt tādā nacionālā līmenī, kas, man liekas, ir tāda pērle un cilvēku entuziasmā un tādas gribas labi izdarīt apliecinājums, ir Pācis kauss. Es gan pati neesmu bijusi kādu laiku, bet tu biji tagad pēdējos gadus. Bet arī tad, kad es biju pirms kaut kādiem gadiem, jau dažiem, tad arī tikai visi tie vislabākie vārdi un arī attieksme un arī balvu fonds, kas, man liekas, ir vislielākais Baltijā, laikam, nacionāla mēroga sacensībās. Jā, noteikti šis ir viens no tām sacensībām, kuras taisa reģionā, kādā Latvijas reģionā, un kuras tiešām ir svētki. Tu aizbrauc un ir forša sajūta, tu esi gaidīts, tur ir izklaides gan lieliem, gan maziem, loterija, kurā var vinēt ļoti superīgas lietas. Man liekas, ka motorzāģi varēja vinēt tajā gadā, kad es biju, kas ir liela. Tas ir vērtīga lieta. Jā, tas tev nav tur. Tieši tā. Pagājušajā gadā laikapstākļu dēļ nācās atcelt galvenos maršrutus. Līdz ar to pats īpašnieks teica, ka labi, draugi, balvu fondu pārliekam uz nākamo gadu. Tas nozīmē, ka šajā gadā balvu fonds uz lielo maršrutu, kas bija 130 centimetri, ja es nekļūdos, 130, 135, bija 8,000 eiro. 8,400 eiro. Maršruts bija 130, 135 centimetri. Tā kā visu cieņu. Un arī 1,20 m bija 3,600 eiro balvu fonds. Jo kāds ir balvu fonds lielajā aplī 2 zvaigžņu CSI mačos pirmajā dienā 3,500? Tas ir atkarīgs no tas atkarīgs no nolikuma, bet mazāk. Ir daudz sacensību, kur šāda līmeņa mačos pirmajās dienās lielajā aplī balvu fonds ir mazāks nekā nacionāla mēroga vietējās sacensībās, kur cilvēki vienkārši grib, dara un ar entuziasmu ieguldās, un tas ir vienkārši fenomenāli. Un kāpēc vēl es šo te pieminu, kāpēc tas ir vēl arī topa vērts? Es noteikti gribu izcelt šīs sacensības un aicināt nākamgad braukt. Šī nav apmaksāta reklāma. Mums pagaidām vēl džingls apmaksāta reklāma nav sanācis izmantot, bet ja kāds vēlās, tad aiziet sazinieties. Bet katrā ziņā bija salīdzinoši maz dalībnieku. Man liekas, ka tik feinas, foršas sacensības vajag braukt un atbalstīt savējos, kuri dara priekš mums, lai mums būtu svētki. Tā kā noteikti es aicinu apmeklēt. Protams, tas nav, mēs tagad runājam par vienām konkrētām sacensībām. Mēs nevaram salīdzināt ar centriem, kur ir
gada griezumā viņi rīko posmu sacensības pēc kārtas. Tas, protams, ir arī ļoti liels darbs un ieguldījums. Bet Protams. tādas 1 dienas, 2 dienas sacensības šajā gadījumā, 2 dienas sacensības, un var lekt visi no poniju jātniekiem līdz pieaugušajiem, pat mēs varam. Tu arī esi leku. Jā, Tu es arī esi leku. lekus. Tas bija ļoti interesanti. Tas bija ne šajā gadā, bet pagājušajā gadā es pierunāju, nu ne tiešā, bet caur Ingu Miķelsoni, ka vajag taisīt 60 centimetru maršrutu, lai pašai būtu ko lekt. Lai pašai būtu ko lekt jātniekiem, kuri nav lekuši tur pēdējo gadu tur laikā, teiksim tā. Forši. Organizatori arī uztaisīja. Un tagad viņi teica, labi būs. Es domāju, wow, ko man tagad darīt? Jāsāk jāt vairāk vai kas jādara, jo baili jau nenormāli. Bet man liekas, ka Audrivī jau tu arī pierunāji likt tos 80 un 60 centimetrus priekš mums, un tagad ir vieni no populārākajiem maršrutiem. Tā kā mēs palīdzam attīstīties sacensībām. 2. Kas ir tavas tādas, no visām lielajām sacensībām? Droši vien tu teiksi olimpiskās spēles, tavas tāds top sacensības šajā gadā, kur tu esi bijusi. Tas diezgan loģiski, es tā teikšu. Bet, ja es atslēdzu šo faktoru, olimpiskās spēles, tad man jāpadomā. Īstenībā ir tā, mēs ar kolēģiem braucam reizi gadā tādā tālākā braucienā uz sacensībām, jo Nauris lec, un tad mēs tad neliels bariņš veterinārā ārstu braucam visi līdz tādā kopīgā braucienā. Un tās ir ekskursijā. Jā, klases ekskursijā ar zirgiem. Nauris startē, Elīna startē, un mēs braucam uz Poliju. Un noteikti tās ir sacensības Jakubovicā pie Agneses, kur cits starpā arī Kristupam stāv bāzējās zirgi. Ļoti fantastiska vieta, laba atmosfēra, arī tu esi ļoti gaidīts, priekš tevis viss ir you are welcome. Un Jakubovica jau no pašiem pirmsākumiem ir tie mači, kur tu jūties ļoti, ļoti, ļoti gaidīts. Tur ir visādāk nevajag pieminēt. Visādas atrakcijas un viss kaut kas. Es atceros, cik es esmu tur arī 2 reizes, man liekas, bijusi. Varbūt par visu, kas ir piedzīvots, nevajag stāstīt publiski, bet tur ir ļoti, ļoti forši. Jā, mūs tur ļoti gaida. Mums pat ir mazliet privileģēta. Mums ir nolikts atstāts parkingā vieta, kur rezervēta. Šī vieta ir rezervēta. Tā kā te ir dakteru vieta, teiksim tā. Arī ballītes tur notiek, un tur tāds DJs, kurš 10 gadu garumā ir šajās ballītēs, un pirms 10 gadiem bija ārkārtīgi viena mīļa dziesma vācu valodā, un viņš kopš tā laika ieraugot man atcerās, ka man tā dziesma bija tik ļoti, ļoti patika, ka viņš katru gadu šajā ballītē jau to dziesmu ieraugot mani māja roku un atskaņo. Bet arī no zirgu viedokļa tur ir labi staļļi, labi laukumi, plaša teritorija. Pludmales volejbola laukums dīķi, tur var staigāt apvidū. Tieši tā. Viss tur ir ļoti, ļoti forši. Un pats galvenais, viss tur ir priecīgi, smaidīgi, un visas problēmas var atrisināt, ja kāda ir no tādām. Tā kā tie droši vien ir tādi starptautiskie mači, kurus es gribētu, maču sacensības, kurus es vēlētos izcelt. Priekš manis. Un tev? Es esmu šogad bijusi rīktīgi slinka uz braukšanu uz sacensībām. Es taisījos uz Kalgariju braukt, bet beigās neaizbraucu, un arī uz Saudijas neaizbraucu beigās, uz Rijādu. Bet es braucu burtiski, mēs beidzam rakstīt podcastu. Es laikam Tallinā ir vienīgie starptautiskie mači, kurus esmu šogad bijusi. Ārprātīga nolaidība. No manas puses nenormāli. Ārprātā. Bet es burtiski, mēs ierakstām podcastu, un es braucu kāpju lidmašīnā un lidoju uz Frankfurti, kur ir, es nevaru atcerēties, vai es esmu Frankfurtē bijusi vai nē uz šiem mačiem. Cikos tā lidmašīna skaties, nenokavēt. Jā, jo es esmu no Neretnieku komandas. Jo citādāk tev būs jāraksta grāmata 101 veids, kā nokavēt lidmašīnu. Tas nav 101, tur tā kā tas nav nemaz tik sarežģīti. Bet ir dažādi veidi tomēr. Ir dažādi veidi. Es par dažiem varu izstāstīt, Kristaps par dažiem var izstāstīt. Kopā, es domāju, jums tur sanāks. Jā, bet nē, viss kārtībā. Šobrīd izskatās, ka viss ir safe un ka es paspēšu un viss ir labi. Bet jā, es braucu uz Frankfurti uz sacensībām, kas katru gadu notiek vienā konkrētā hallē Frankfurtē.
Man šķiet, ka es esmu tur bijusi, un ka tā bija reize, kad Kristaps pazaudēja žaketi, un mēs Filipam Veishauptam jautājām, vai viņš varētu aizdot žaketi, jo Kristapa žaketi bija pazudusi vienkārši. Un Filips, protams, aizdeva žaketi, un viss tur bija kārtībā, un viss bija labi. Un tajā reizē, es varbūt meloju, bet tie bija mači Vācijā, un man liekas, ka tas bija tur. Tajā reizē bija tā, ka kamēr Elīna skrēja tajā žaketē pakaļ un meklēja viņu fūrē, Kristapam jau bija jāiesildās, bet es nebiju tādā zirgu drēbēs, es biju augstspēšu zābakos un tādā zolītā mētelī un stātajā iesildēju un mēģināju kaut ko tur cilāt. Un tad citi palīgi man vienkārši nāca palīgā. Viņiem likās, ka šitā droši vien taču, kas tā tāda. Viņi tā kā palīdzēja Kristapam iesildīties. Man pat nebija nekas jācelā. Kaut gan es tā kā, biju nesen tieši kā reiz strādājusi. Tas bija tas periods, kad es nākamajā dienā pārsteidz viņus botiņās. Ne, man nebija drēbju līdzi. Man liekas, ka es braucu toreiz no kaut kāda cita pasākuma, ka es braucu vai no Eiropas kinobalvas, vai no kaut kā tam līdzīga. Tā kā garām braucot, es biju tajos mačos iebraukusi un tad braucu apkārt mājās. Bet jā, man liekas, ka tā bija tā vieta. Bet katrā ziņā tur ir ļoti skaisti, Ziemassvētku laiks, tur viss ir ļoti dekorēts, un tās ir 4 zvaigznes. Man liekas, ka 4, jā. Un tur ir forši jātnieku sastāvs, un maršruti nav viegli, un tas, protams, ka mums visiem patīk arī neviegli maršruti ar izaicinājumiem. Tā kā, jā, es ceru, ka tās būs manas šī gada lielās tādas sacensības un foršās sacensības. Forši, un es ceru, ka tad nākamajā gadā tu tomēr saņemsies vairāk izbraukt uz sacensībām. Jā. Starp saviem superprojektiem, svarīgajiem valsts nozīmīgākajām mūzikas balvām, apbalvojumiem. Jā, un tā 5. tālāk. marts arēna Rīga pērciet biļešu servis.lv. Ja tu gribi nākt, ej nopērc biļeti, jo ielūgums no manis nevar dabūt. Paldies, draugs. Paldies. Lūdzu, vienmēr lepni. Biļetes uz arī es, kaut vai es esmu tā kā pa pusē kaut kādā ziņā nozares dalībnieks. Jā, tu noteikti nopirksi savu biļeti, lai tu varētu iet producēt. Es pērku biļetes uz, es neprasu ielūgumus. Protams, man ir reizēm īstenībā bieži, un paldies kolēģiem, ka mani aicina, bet es īstenībā pērku biļetes, jo ir jāatbalsta savē, ir jāpērk. Jā, es ar tikko biju uz koncertu, balstoties uz tavām rekomendācijām un Instagram postiem ieraudzīju un pēdējā mirklī domāju, jāiet gan. Un bija labi, vai ne? Izcili. Es biju ļoti priecīga. Tas bija Gustavo arēnā. Man liekas, ka tas ir vislabākais lielā formāta koncerts šogad no tāda. Šaus noteikti bija ļoti iespaidīgs. Es neesmu bijusi uz daudziem koncertiem šajā gadā. Uz šo to esmu bijusi. Tu uz diviem esi bijusi ar mani kopā? Ar tevi kopā uz 2? Uz Jumbrau mēs bijām Meža parkā arī pēdējā brīdī. Jā, tad es biju vēl uz Dona koncertu. Jā, uz Dona koncertu tu biji, jā. Un šis koncerts, un tad man jāpadomā, gan jau vēl kaut kas, vai arī mazāk, teiksim, kaut kādi ir bijuši. Bet es būšu godīga, es nav tā, ka es ļoti daudz klausos Gustavo, bet ja man būtu jāizvēlās iet uz Donu vai Gustavo, es iet uz Gustavo, jo viņa šovs bija daudz iespaidīgāks. Man vispār liekas, ka šis jau ir cita nozara, par ko mēs runājam, bet nesam virtuvē. Jā, bet man liekas, ka viņi ir pacēluši, un Papačī un Gustavo ar to, kā viņi strādā un ieguldās, viņi ir pacēluši kaut kādā jaunā līmenī to šovu realizāciju Latvijā, jo arī iepriekšējais Gustavo koncerts pirms 2 gadiem arēnā bija ļoti iespaidīgs, un viņi taisā bija arī, viņi ir radošie prātī aiz lielā koncerta, kas tagad būs arī 4. lielais koncerts Meža parkā. Baigiem maliči, man ļoti, ļoti, ļoti patīk, kā viņi strādā, un mēs smējāmies Gustavo backstage'ā ar Ozolu. Kaut ko mēs tur ņēmāmies, un tad, tas jau bija pēc koncerta. Es atceros, kā es viņus redzēju pirmo reizi, kā faktus, un tas bija pulkvedī. Es biju tikko sākusi mācīties ģimnāzijā. Neprasiet, kā es iekļuvu pulkvedī, jo es biju tikko sākusi mācīties ģimnāzijā. Bet tā bija 10. klase. Viss kārtībā. Un mūsu tajā burbulī skolas bija tāds, tur faktiem koncerts, tur faktiem koncerts, pulkvedī jāiet. Tas bija tā kā baigais notikums. Un es tā kā lāgi nezināju, kas ir fakti. Un es aizgāju to koncertu, un tas, kas tur skanēja un kā viņi izskatījās un kas tur notika, man bija tāds, kas šitas tāds vispār tagad? Kas tas pa vatam? Un tas, ka šobrīd ir pagājuši vairāk gadi, kā gribētos atzīt, bet tie čaļi, kuri toreiz atstāja uz mani paliekoši iespaidu, un kopš tā koncerta es vienmēr zināju, kas viņi tādi ir, un arī pulkvedī viņi daudz apgrozījās. Tā kā tagad tu skaties, un tas tev ir tāds smieklīgi, ka šobrīd tie ir vieni tiešām no tādiem cilvēkiem, ko es nozarē visvairāk cienu un vienmēr skatos, kā viņi dara un ko viņi dara, gan Gustavo, gan Papačī, gan Ozols.
Tā smieklīgi vienkārši. Bet labi, beidzam ar šām liriskajām atkāpēm par kaut kādām citām lietām un citām nozarēm. Es vēl gan piemetināšu šim tavā organizētajā gamas pasākumā, neatpaliec no šova. Es nopirkšu tās biļetes. Es gribu redzēt kaut ko ļoti iespaidīgu. Centīsimies neatpalikt, bet, zin kā, tā ir jauna balva. Tas ir 1. gads. Mums ir jāskaidro cilvēkiem, kas tas tāds ir. Es pieļauju, ka varbūt tikai 1% Latvijas vispār zina, kas tas tāds ir un ka vispār tāds pasākums ir, jo mūsdienās diezgan grūti izlausties cauri tiem burbuļiem un to burbuļu sienām. Skaidrs, ka mūsu burbulī, tā industrijas burbulī mēs tā kā esam informēti un tā. Bet, jā, kopumā liekas, ka būs riktīgi forši. Es nevaru sagaidīt to brīdi, kad mēs actually sāksim strādāt pie numuriem un pie tā, kas tur notiks un kā mēs tur ko plānosim, režisosim un liksim un tā. 1. Man šķiet, tur nav diskusiju, ko mēs liekam pirmajā vietā. Pirmajā vietā Topā. Paralimpiskās un olimpiskās spēles. Rihardam ir arī piešķirta 3 zvaigžņu ordenis, ar ko mēs arī apsveicam. Vēl vienreiz atskatoties, noteikti ļoti emocionāls šis viss pasākums gan olimpisko, gan paralimpisko spēļu kontekstā. Rihards ir arī nominēts 3 zvaigžņu balvai kā gada paralimpiskais sportists, un 15. janvārī TV3 ēterā mēs uzzināsim, kurš tad kuras balvas saņems šogad. Vai Agnese arī nav gadījumā nominēta? Agnese ir nominēta kā gada treneris. Jā, pareizi, Agnese arī nominēta. Tā kā tas ir ļoti ievērojami notikumi jāšanas pasaulē mūsu. Man liekas, pirmo reizi šajā balvā pilnīgi noteikti. Arī treneris, īstenībā no zirgu sporta veidiem ir nominēts. Jo Rihards ir bijis nominēts, man liekas, katru gadu. Pelnīti, protams. Jā, pelnīti. Protams, pelnīti. Es domāju, ka mēs jau esam izrunājuši saistībā ar Parīzi. Vienīgi izbraucot ārpus Latvijas, aizbraucot uz Lietuvu, Poliju, teiksim tā. Es šajā kontekstā par Sandru Sisojevu un Maksimu Bellu. Man liekas, ka viņas spridzina. Tikko arī bija 4 zvaigžņu ieejādes sacensībās laikam, kur Sandra uzvarēja. Uzstādīja rekordus, viņas ir pa visiem žurnāliem. Jā, un tas ir tik forši. Un tas ir super, ka no mūsu Baltijas, viņi pārstāv Poliju. Tāda ir. Kādreiz tā dzīvē ir un politika kādreiz tā dzīvē politika. Un man liekas, ka viņi ir baigais malacis, ka viņi pieņēma šādu lēmumu. Jo citādi viņi nebūtu Parīzē. Jā, tieši tā, viņi nebūtu Parīzē. Un droši vien, kad būtu daudz ilgāks laiks jāpavada, lai cilvēki iepazītu šo duetu plašākai sabiedrībai. Es gribētu teikt par diezgan fenomenālo duetu. Viņi ir visu ieejādes pasauli paņēmuši, man liekas, abas divas uzlikušas uz pauzes. Ieejādes pasaulē ir par ko runāt. Un tas runas objekts pozitīvs ir no tepat mums būtībā kaimiņiem. Forši. Kur nākamās olimpiskās spēles? Losandželosā. Un kā mēs ar Kristapu te apņēmāmies pēc Parīzes, tad uz Losandželosu braucam ar komandu. Tā komanda jāsāk skatīt, meklēt un komplektēt. Protams, skaidrs, ka tas ir tāds baigais mērķis un skaidrs, ka tieši tāpat kā pašos pirmsākumos, kad Kristaps arī brauc uz pirmo pasaules kausa finālu vai sāka runāt, ka viņš grib kvalificēties olimpiskajām spēlēm, bija teikšu godīgi daudzi skeptiķi, kuri teica, ko tad jūs tur darīsiet un aizbrauksiet un brauksiet atpakaļ un tā tālāk, un jūs jau vispār nekvalificēsieties. Apdirsīsieties? Jā, un tā, bet, tā kā Kristaps ir Kristaps, viņš iet uz priekšu un mēs ejam viņam pakaļ. Un tad, kad vajag atbalstam un tad, kad vajag pieturam un palīdzam, kā varam visi. Labi, tas ir milzīgs mērķis un tas ir grūti un sarežģīti, bet ka vismaz kvalifikācijā mēs varētu mēģināt startēt ar komandu. Protams, un kamēr tu nesāksi, jau nekas nenotiks. Tu jau vari sēdēt dīvainā un gudri runāt un aprunāt, ko cilvēkiem patīk darīt, būsim godīgi. Bet, jādara kaut kas, jāiet, ir citādāk jau nekas nebūs. Mēs esam no mazas valsts, mums ir grūtāk varbūt to visu sasniegt, bet tāpat laikā mums ir kaut kādi tas ir baigi diskutabli. Mēs par šito arī ar mūzikas kolēģiem runājam ik pa laikam, ka mēs jau maza valsts, mēs jau te mazs tirgus, vai nezinu, kādiem televīzijas kolēģiem,
Bet, piemēram, vai es tādā Amerikā būtu tur lielāko Tieši tā. ceremoniju producente? Es domāju, ka nē. Tieši tā, es arī Es domāju, ka es būtu bombas Amerikā, jo man nav tādas izcišanas spējas. Es tieši šajā kontekstā arī domāju par olimpiskajām spēlēm. Nu, hei, es būtu kaut kā, kur, nezinu, Ameriku vispār pat nerunāt. Es domāju, pietiktu ar Vāciju vai vai Beļģiju, vai Holandi, vai Franciju, vai Skandināvijas valstīm. Jā, kur tā ir daudz grūtāk. Es nedomāju, ka es kā veterinārārs aizbrauktu uz olimpiskajām spēlēm jebkad. Nu, tā, no Vācijas, vai Beļģijas, vai Holandas. Protams, vienmēr tas tā arī tu var iet strādāt un darīt. Bet katrā ziņā tu šeit ej, dari. Varbūt ir kaut kādos mirkļos mazliet grūtāk, bet tas ir izdarāms. Nu, ej un dari. Zirgu podkāsts ar Ilzi un Diānu. Bet kontekstā par olimpiskajām spēlēm nākamajām mums bija jautājums arī uz vienu no mūsu jautājumiem par to, ko jūs gribat dzirdēt. Bija jautājums, ka varbūt mēs varētu pastāstīt par kvalifikācijas iespējām uz tātad šiem te dažādajiem lielajiem turnīriem. Tātad olimpiskās spēles viss ir pavisam vienkārši. Gadu pirms olimpiskā gada, respektīvi, ja mums tagad nākamās spēles ir 28. gadā, tad visu 27. gadu jātnieki vienkārši krāja punktus olimpiskajā kvalifikācijā, katrs savā zonā. Tā zona ir nedaudz atšķirīga un lielāka nekā mūsu līga pasaules kausa izpratnē, un tas ir tas, kas ik pa laikam bišķīt varbūt mulsina, bet olimpiskajā kvalifikācijā mēs esam kopā ar Vidusāziju, ar Poliju, ar Krieviju, ar Turciju, Grieķiju, tādu Eiropas dienvidu galu arī dzen. Tā ir katrā ziņā liela valstu grupa, jebkurā gadījumā. Tātad visas šīs grupas jātnieki startē, krāja kvalifikācijas punktus. Ir 2 jātnieki no grupas, tā kā tiek tālāk un var kvalificēties un var startēt spēlēs. Tie, kam ir vislielākais punktu skaits. Nav sarežģīti, no vienas puses. Ļoti smieklīgi. Nav sarežģīti, tu vienkārši brauc, lec un krāj punktus. Viss. Jā, brauc, lec un krāj punktus, investē, cīnies, atvedi Grand Prix zirgu, brauc par savu naudiņu, trenējies par savu naudiņu un dari visu, respektīvi, jā, bet tādā veidā sasniedz mērķi. Un, jebkurā gadījumā, tad, kad tev ir šie punkti, tad tev vēl jebkurā gadījumā ir minimum eligibility requirements jāizpilda. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tev ir jāuzrāda. Ja es nekļūdos, tad tas bija bišķīt vairāk pat nekā Eiropas čempionātā. Vismaz es atceros, ka es anketā rakstīju vairāk sacensības nekā ir uz Eiropas čempionāta tas mērs. Tas nozīmē to, ka tev augsta līmeņa sacensībās ir jābūt spējušam izlikt 2 reizes pasaules kausa līmenī Grand Prix maršruts 3 zvaigznēs tīri, līdz 3 zvaigznēm tīri, tā skaitā 3 zvaigznes. 4 zvaigznēs tev var būt 1 gāsts, 2 pamatmaršrutos Grand Prix un 5 zvaigznēs tev pat var būt 2 gāsti. Šīs tiek prasīts tāpēc, ka, tas kā mēs to saprotam, tas kā ir skaidrots, ka zonas ir ļoti dažādas, līmeņi zonās ir ļoti dažādi, un tad tev ir 3-4-5 zvaigžņu līmenī, tev ir jāspēj pasaules kausā Grand Prix maršruts izlikt ar tīri vai gāstu vai 2 attiecīgi, tad tu tā kā tiec ņemts un tevi akceptē. Protams, tur vēl ir visi veterinārie dokumenti, viss, kas tik tur vēl, bet tie ir tie pamatnosacījumi sporta, no sporta viedokļa. Eiropas čempionāts ir ļoti līdzīgi. Tur gan nav jākrāj punkti. Tur ir tikai šis mērķis, tikai rezultāti. Tev ir jāizpilda kaut kāda kvalifikācija, kaut kādā ziņā, kaut kādai kategorijai jāatbilst. Pasaules čempionātam World Equestrian Games. Jā, bet tur arī ir jākrāj rezultāti. Nē, tur arī ir tikai kvalifikācija, man šķiet. Respektīvi, tev ir jāuzrāda. Jāuzrāda. To es ar to domāju. Jākrāj, bet jāuzrāda, attiecīgi jāizpilda tās izliktie maršruti. Tas, kur ir arī attiecīgi pie zvaigžņu skaita, atkarīgs no zvaigžņu skaita. Jākrāj vēl ir punkti pasaules kausa finālam. Tur krāj arī šos punktus tieši šajos Grand Prix maršrutos konkrētajās sacensībās. Un tad ir līgas fināls. Un tad ir mūsu zonas līgas fināls, kurš notiek Polijā, un finālā ir iespēja iegūt dubultā punktus. Pirmajā dienā finālā dod
fināla sacensībās dod visās 3 dienās punktus. Pirmajā dienā standartu, manuprāt, vai Otrajā dienā puspunktus, otrajā standartu un trešajā dubultā. Respektīvi, tur ļoti viss var mainīties, īpaši starp tiem jātniekiem, kuriem ir tuvu rezultāti, tuvu tur viss var rezultāti. sagriezties. Es pastāstīšu, mēs Nu. vienu gadu bijām, man liekas, ka bija Varšavā, tad vēl fināls. Tagad viņi ir mainījuši, bet tad bija Varšavā fināls. Un tur bija tā, Kristaps, tur bija ļoti uz robežas, vai Kristaps tiks uz finālu vai nē. Bija arī viens tāds gads, jā. Viņam bija tur jāizlec tīri obligāti un jābūt kaut kādā konkrētā vietā un vēl jāsakrīt mazliet pārējiem, lai cits izlaktu ne tā. Un tad mēs ar draugiem, kolēģiem izdomājām, ka mēs iesim uz Varšavu. Mēs pat iegājām Varšavā baznīcā uzlikt svecīti ar cerību, ka Tu nebija arī toreiz tajā gadā? Es neatceros, es esmu bijusi vairākus gadus, bet viens tu gads nebija, bija kad tāds, mēs ka gājām mēs... ekskursijā Es likt negāju, man svecīti. liekas, ar jums, es neatceros tādu momentu, bet viens gads bija tāds, kur Kristaps knapi Tas ir tas tika. pats gads, jā. Un viens gads bija tāds, kur jau pēc Grand Prix pamata maršruta bija skaidrs, ka viņš var pat nelikt pārlikšanu, ka viņš Nē, jau ir tas ticis... bija tur, kur viņš tika knapi, kur viss vēl stāvēja un skaitīja sekundu Jā, jā, pēdējā. jā. Būs vai nebūs. Kaut kas tāds, man liekas, ka jā, bija kaut kas. Bet, katrā ziņā ceram arī šogad uz labiem rezultātiem pasaules kausā, zonas finālā un pasaules kausā un vispār, tā kā iespēja tikt uz pasaules kausa finālu un pasaules kausa finālā. Šogad arī Kristaps, man liekas, ka ir kaut kur diezgan augšgalā. Viņš ir 3. šobrīd un finālā viss var mainīties. Ja tu startē ļoti stabili, tad tu vari arī no 5. vai no 9. vietas. Tas ļoti atkarīgs katru gadu savādāk, jo punktu skaits ir dažāds. Bet zonas finālā absolūti pilnīgi viss var izmainīties. Tad vēl, kas mums ir šogad fināls ir nākamgad fināls ir Šveicē. Un es braukšu. Jā, un es ļoti gribu. Bet es jau braukšu tādēļ, ka Valerija Sokolova, kas ir savukārt mana paziņa un savā ziņā ir arī man atbalstījusi savā laikā ļoti, jā. Viņa ir kvalificējusies finālam jo viņiem zonā jau noslēdzās. Viņa startē pa Kirgistānu. Un viņa zonā jau ir fināls. Tā kā skaidri rezultāts. Viņa ir zonā. Kvalificējusies un es jau pieteicos. Tā kā tiekamies tur. Un vēl, kas mums ir no tādiem lielajiem mačiem, mēs runājam par konkūru un par pieaugušajiem šobrīd pārsvarā. Tas, par ko mēs esam arī visinformētākās. Mums ir, protams, šis nāciju kauss, kur mums nav vēl izdevies ar komandu startēt, un tur ir salīdzinoši viss vienkāršāk. Tev ir vienkārši jānokomplektē komanda, un ir jāpiesakās šīm sacensībām, jo tur organizatori sūta, respektīvi šīs sacensības notiek zonās, mēs esam Ziemeļu zonā vai Ziemeļu līgā kopā ar visām Skandināvijas valstīm, ar Poliju, ar Lietuvu un Igauniju. 10 valstis kopā ir, es visas tā kā nenosaucu, bet aina, es domāju, ir skaidra. Kāds tur tas sastāvs. Un tad sākotnēji tātad organizatori sūta federācijām jautājumu, uzaicinājumu, vai jūs vispirms tātad šīs valstis, kuras ir attiecīgajā zonā, ja mēs neaizpildam šo te vietu, nepaņemam to savu kvotu paši, tad tā tiek atdota citām valstīm, jo, piemēram, tur Vācijai, Nīderlandei, Beļģijai, Francijai, ir arī 2. un 3. izlašu komandas un 4. izlašu komandas un sastāvi, un tad viņi uz šos savā ziņā 2. divīzijas nāciju kausu ved šos savus 2., 3., 4. sastāvus, un lielās komandas startē 1. divīzijā. Tagad vairs netiek dalīta 1., 2. divīzija, bet tā jēga un būtība tāda ir. Un tātad federācijai laicīgi jāapstiprina, ka mēs izmantosim to savu vietu, un tas ir jau būtībā janvārī, februāris sākumā. Februāris, manuprāt, februārī bija. Jā. Citus gadus. Un tad ir vienkārši jābrauc un jālec. Vispirms ir reģionālie posmi, kas ir Dānijā un Norvēģijā, ideāli 2 nedēļas pēc kārtas. Šogad bija tur 2 nedēļu pauze, bet tas bija arī saistīts ar Helgstranda skandālu, kur sākumā bija plānotas sacensības pie viņa bāzē. Tad bija tur tā visa dokumentālā filma, ne filma, Dāņu televīzijas skandāls un tā tālāk. Viņi lauza šo te sadarbības līgumu ar Helgstrandu. Mači notika citā vietā, bet tad attiecīgi arī tie tika pārcelti pat 2 nedēļām vēlāk, un tad uz Skandināviju ārkārtīgi neizdevīgi braukt 2 reizes, tīri no tāda finansu viedokļa, un tad mēs arī tad nesavācāmies. Nebija tāda gatavība visiem braukt. Cerēsim, ka nākamgad būs 2 nedēļas pēc kārtas, tad varbūt sanāks. Un
Jā, tā tad ir 2 nedēļas maijā Dānija, Norvēģija, tad jūnijas, man liekas, ir pusfināls. Tagad pamainījās, šogad bija druscīt savādāks tas grafiks. Es godīgi sakot, Un tad ir fināls kaut kādā, man liekas, ka tagad bija augustā, bet es varu samalot. Iepriekš bija septembrī kaut kad, es nezinu, kad. Bet princips ir tāds, ka tātad tu startē reģionālajā kvalifikācijā 2 nedēļas pēc kārtas. Ja tu tiec uz pusfinālu, tad tu esi pusfinālā, ja tu tiec uz finālu, tu esi finālā. No fināla tu vari kvalificēties, ja tu uzvari vai esi pirmais, otrais kā komanda, tu vari jau kvalificēties uz kaut kādu lielāku turnīru, piemēram, uz World Equestrian Games un arī uz Olimpiskajām spēlēm kā komanda. Un reģionālās kvalifikācijas ir 3 zvaigžņu līmenī, pusfināls ir 4 zvaigžņu līmenī un fināls ir 5 zvaigžņu līmenī. Tā. Jā. Es nezinu, man par lielajiem mačiem tas ir viss, ko es varu izstāstīt. Tas ir par konkūru iejādē, tur, protams, arī ir savas kvalifikācijas arī uz pasaules kausa finālu, bet es nepateikšu, ka tur viens varētu būt, ka jātnieks kvalificējās. Es nezinu, man liekas, ka mums tur nevajag iet. Bet tā ir, tur viens var visa kvalificēties. Informācija par visiem lielajiem turnīriem, par visiem kvalifikāciju noteikumiem ir datafei.org un tur to visu var, tā valoda varbūt nav vienkārša. Skaidrā angļu valodā izlasīt. Skaidrā angļu valodā var izlasīt, melns uz balta, varbūt nav ļoti vienkārši uzreiz saprast, bet mums ir visiem jāmācās lasīt nolikumi un kvalifikāciju noteikumi un vienkārši to var iet pētīt. Un arī datumiem un termiņiem mums ir pašiem jāsako līdzi. Mēs arī tieši tāpat paši sakojam tam līdzi. Mums nav neviens, kurš nāk un saka, hei, reku, te tagad ir tāda kvalifikācija vai šitāda kvalifikācija. Vienkārši skaties kalendāru, meklē data.fei.org, kas tur ir un kas tur nav, un lasi un iepazīsties un brauc. Tieši tāpat arī sako līdzi kaut kādām veterinārijām izmaiņām un jaunumiem arī. Tieši tādā pat veidā. Tad šajā FEI sistēmā. Nākamais, pirmkārt, online lekcijas. Diana ir 2 tēmas, ko viņa ir iezīmējusi, par ko laikam vajadzētu atkal runāt. Viens ir par koliku, bailēm, šaubām, simptomiem vai kaut ko tam līdzīgu, un otrs bija par influenzām un kas tik tur vēl nebija. Par vīrusu saslimšanām, kas ir tā skaitā arī par jauno vīrusu, jauno to nevar nosaukt viņu par jaunu, jo viņš pēc būtības nav jauns, bet mūsu reģionam, kur ir arī Varšavā jau vairāk saslimuši zirgi, tātad šis Vesnail, jeb Rietumnīls vīrus. Tā kā par šādām lietām droši vien mēs varētu parunāt. Bet mums baigi jābaidās no tā Rietumnīls vīrusa, jo es saprotu, ka viņš pārnēsājās ar insektu kodumiem, nē? Jā, tieši tā odi viņu pārnēsā. Godīgi sakot, ir jābaidās, bet arī ziemā tagad? Nē, ziemā nav vodu viss kārtībā, tāpēc par to runāsim lekcijā, un tad jau tu uzzinās vairāk. Bet jā, es baigi negribu šodien runāt kaut kādās veterinārijās lietās, jo man šodien ir, es savas iedošu šodien atvaļinājumi labi. Es šodien vienkārši draudzene. Labi, ok, es arī to neko neprasīšu. Vēl viena lieta, kas man pašai ir aktuāla un par ko mēs runājam, ko mums vajadzētu atrast kādu, kurš var izstāstīt arī online, ir pakaviem jā vai pakaviem nē, jo man Kalējs teica, hei, varbūt tev nevajag to zirgu kaltus pakaļkājām, jo nav jau tā, ka es tur šausmīgi aktīvi startēju un sportoju. Jā, uz pakaļkājām tev nevajag. Bet viņam baigi aplūzuši tur tie pakaļkāju nagi tagad ir, un man jau liekas, ka tā kā manam zirdziņam šitā nedara, viņam vajag apakaļ pakaviņus uz tām pakaļkājām. Šitā parunāsim ārpus ētera. Bet tā tad pakaviem jā, pakaviem nē, Kristapam arī ir neliela pieredze ar lekšanu vispār bez pakaviem, ar dažiem zirgiem, un viņam, laikam, tie secinājumi nav tik viennozīmīgi, jo brīžiem liekas, ka labāk ir bez pakaviem, un tu brīžiem liekas, ka labāk ar. Bet tur ir nianses, es negribu vispār par to tagad arī iedzināties. Bet par to būs arī online lekcija. Jā, mums ir vēl jāsarunā lektori. Beigu sākums. Pieskatam viens otru sevišķi arī šajā svētku laikā, piezvanam, paprasam, kā iet, un pasakam kādu labu vārdu viens otram un cenšamies atrast labo un pozitīvo. Mēs varētu publiski apņemties, kaut gan tas, ka mēs publiski apņemamies, ka mēs startēsim un trenēsimies, tas nav nenozīmē atteikties no šīm apņemšanām līdz šim. Es laikam tomēr sapratu, ka es tomēr laikam nevarēšu startēt. Kāpēc? Ja man baila drusku lekt tomēr ir.
Bet tie 60 centimetri vai 80 just for fun, tas nav Diana ne Nē, augstu, ne... skaidrs, es to saprotu. Tad mums ir kaut kāds jāparaksta līgums vienai ar otru, kuru soda gadījumā, es nezinu, neizpildes gadījumā tur, kas ar mums jābrauc uz to Pāci būs tam. Mums jābrauc uz Pāci un vēl kaut kur jābrauc. Man krosāns Lietuvā ļoti labi uzvedās. Īpaši tad, kad tu nodoji un ielidoji sienā un bija pēc tam reanimācijā, es atvainojos, Nē, tā pārspīlēju, nebija reanimācija, tā bija uzņemšanas nodaļa vienkārši. Uzņemšanas traumatoloģijas nodaļa, kurš 4 stundas sēdēja un tur ved visus cilvēkus ar smagām traumām. 4 stundas tu tur Jā, es sēdēji? sēdēju tur 4 stundas, kamēr tu tur biji tādā pusmiedziņā. Es tiešām biju tādā pusnemaņā. Un es savukārt biju apņēmusies nākamajā dienā lekt ar komplimento 60 centimetrus. Es nosēdēju 4 stundas uzņemšanā, redzēju visus šos cilvēkus, kuri brauc traumatiski nakts vidū iekšā, un es sapratu, Diana, es rītā negribu lekt, nebūs, man tomēr to nevajag. Bet Tu esi vainīgi, es nelecu tajos mačos. es ļoti, ļoti atvainojos es ļoti atvainojos, ka es esmu kavējusi tavu karjeras attīstību šādā veidā. Bet tas, ko es varu savukārt ieteikt no šīs pieredzes, kas arī nebija tā, ka man bija nenormāli forša tā pieredze, Eiropas veselības karte, jo tā ir tātad Eiropas Savienība, un Eiropas veselības karte man bija, un tu viņu atradi manā rokas somiņā, un paldies tev par to. Jo man tātad par to visu, jo man tur bāza visādos aparātos un visu kaut ko, jo man bija sasista galva ar visu ķiveri, krītot un atsitoties, un es pati nejūtu to kritienu un to atsitienu. Protams, tāpēc, ka tu biji atslēgusies uz sekundēm. Jā, es biju diezgan ilgi atslēgusies. Vismaz es neatceros. Es atceros, man pirmā atmiņa ir no ātrās palīdzības, ka es jau esmu ātrajā palīdzībā. Un respektīvi, Eiropas veselības karte ir tas, kāpēc man nebija milzīgi liels rēķins no Šauļu slimnīcas par visiem tiem rengeniem, analīzēm, asins analīzēm, jo viņi man tur vairākos aparātos stūma iekšā un vilka protams, ārā. tu sadauzīji galvu un kaklu. Nē, jā, bet es saku, vienkārši Un tas, tad viņa tikai raud, noņemiet man no kakla, man tik dērti ir, es domāju, ārprāts, klusē Tāpēc, ka- sieviete un guli. Tāpēc, ka klusē sieviete un guli paguli, tu ar visasistāko un sāpīgāko vietu piesieta pie tās plasmasas. Jā, bet Man tieši saproti. visasistākā galvas vieta bija pie tās plasmasas. Protams. Loģiski, ka es visu laiku čīkstu, ka es gribu, lai mani asien vaļā. Tev skaidro, man vienā. Bet es taču jūtu, ka man nav lausti skriemeļi. Es taču jūtu. Es galvu bišķīgi pakustināt varu. Mīļie klausītāji, tā ir īstenībā tagad mūsu īstās draudzeņu sarunas virtuvē. Tā mēs īstenībā parasti diskutējam. Bišķiņi it kā plēšamies, bet mēs nekad neesam saplēsušās vēl līdz šim tā riktīgi. Īstenībā, jā, mēs neesam nekad bijis tāds, ka, nerunā viena ar otru vai kaut kāds tāds. Jā, nē, nav jēgas, kad Es arī domāju, nav. Jā, īsāk sakot, īsts novēlējums droši vien nākamajā gadā no manis. Es teiktu, ka šis gads bija ļoti emocionāli, viņveidīgs, up and down, ļoti. Nenormāli. Gads bija labs, viss kārtībā, bet šīs emocionāli augšuplējas un lejupslīdes ļoti. Es laikam novēlu visiem, un arī sev, un arī tev, lai nākamais gads ir tāds mierīgs, plūstošāks, varbūt, lai nav tādas lielas emocionālas augšupslīdes, lejupslīdes, bet lai viss sokās, lai zirgi un jūs paši esat veseli. Un tieši tā neaizmirstam pateikt labus vārdus un atbalstīt un motivēt, nevis nopelt un gudri komentēt. Es absolūti pievienojos, man pat nav ko papildināt. Okay, Galvenais, lai visiem veselība un galvenais, lai zirgi veseli un zirgiem viss labi. Pašiem arī, bet tas jau sekundāri. Galvenais, lai zirgam, jā. Labi, lai tev forši Frankfurte, pamēģini nenokavēt lidmašīnu. Ja tu nokavēji, tad uzrakst man, jo es tad lidmašīnu pasmiešu. nokavējusi tikai kādas 2 vai 3 reizes savā dzīvē. Jā, tieši tā. Ja tu nokavēji, tad uzrakst man, lai es varu pasmieties. Laimīgi jauno gadu. Laimīgi jauno gadu, uz redzēšanos.